sveicināta tauta un visi netautieši un tautieši un dzīvojoši taipus okeānam un šīm pus jūrai, kas mums šodien ir 21. aprils. 21. aprils, apskaties, kas pa saulainu dienu. Te pie Ziemeļjūras 12 grādi. Tikko sapakoju pusi krāvu, eju pa gaisa. Laikam vairs nav ko vest. Sviestu sieru un šikenus laikam, gaļu kaut kādu filēs. Es nezinu. 6 gaļu arī tāda man ir. Uz Vestfoldu, visu uz Vestfoldu, uz Larviku un to Sandefjorda un Stokke. Nobrauks stundiņu, tad uztaisīs pēdējās 30 minūtes un tad izstrādās 4:30, lai nav tur jātaisa nezinu cik tās pauzes pa dienu. Un tad jau būs tas vakars. Un cik tad tas būs? Tas būs daudz. 6. Tas būs diezgan. Samainīju šodien piekabi, savējiem paņēmu atpakaļ. To liftu nosviedu. Apskaties, kāds te viss zaļš mums jau ir. Es nezinu, tas baigā skaņu pārdot tajā ekrāna, tajā kamerā. Tas statīvs trokšņus taisa. Nezinu. Var jau būt. Laista visur to virciņu. Kā sīkais saka, labi smaržo. Normāliem cilvēkiem tas netraucē, bet madāmām jau deguns jārausta, madāmas jau nevar to izturēt. Šito smaržu, bet eko gurķīšus un eko burkāneņus, kas šito vircu te visu laistīs, tos jau loba iekšā, acis nemirkšķina. Tā, šis ir smalkais krustojums, te nu gan varēja uzlikt ampeli kaut kādu. Tagad jau nē, bet kad tu nāc 4 kaut kur, tad tu neties vienkārši šito ceļu ārā. To mašīnu tik daudz brauc, ka tu nevari vienkārši izlīst. Jeb apli te varēja uztaisīt. Apļus saliek tādās vietās, kur viņi vispār nebūtu vajadzīgi, bet tur, kur viņi būtu vajadzīgs. Lai tur būtu uzlikuši zīmi, lai piebremzē ātrumu. Drīzāk te vajadzēja trafika signālu uzlikt, lai, kad tu brauc no tās industriālās omrādes ārā, lai viņi apstājās. Savādāk tur var citreiz nostāvēt ilgi. Un Ziemeļjūra, kur mums ir tur tālumā mierīga. Nu, virmo, vizuļo, es nezinu, kā tas ir tas, jo vārdu aizmirsuši. Eko traktors virsu laist, kā viņš tur braukā. Valk šļūtenes. Viņam nevajag cisterna aizmugurē, viņam ir šlangi, zin, kur viņi sarakti. Un tā te viņi braukā. Tā tad būs lietus. Ja reiz bonde, nu tas ir zemnieks, laista vircu, tad tu zini, kad būs lietus. Kas tad tur pa Nortem vistu nesās pretī. Nepazīstu kaut kādus vārds, nezinu. Tā te. Kontrolēs arī katru dienu dabu braukt iekšā, tagad tās riepas vaktē, lai nav ziemas nobrauktas jau galīgi plikas, lai varētu uzlikt sodiņu. Nu, man vakar paskatījās, piekdien paskatījās, šodien viņš vispār neskatījās, viņš tik pameta roku, viņš labi brauc tālāk. Nu, bet man liekas, ka jau nedēļas beigās vai nu jāmaina būs, jo man bija 3 mm palikuši. Vai cik smuka Ziemeļjūra, vienkārši super. Jumts kopā saplūst ar jūru, kā viņš tur virmuļo. Tai fermai, cik smuki, nu skaisti vienkārši. Nesās. Kā kādreiz teica, ka muta heravata. Tur arī virces lampas stāv kā čārā.
pumpē. Kas tad pa zīmēm atkal? Tur es kaut ko šodien iebraucu auzās, iebraucu Brīne un tur stengt bija un dabūju braukt bišķi tad līkumu taisīt. 7. 4. Johai, kas tad tur? 3,7. Cik teņi ilgi taisās tur? Tas kaut kāds mazais celiņš. Kaut kāds mazais ceļš, tur 4, 3, 7, 4 ārpots visu vasaru līdz pat. Es maz vēl līdz 18. novembrim aizspundēts. Gan kādi brīnumi, un ko tad tur dedzina tādi dūmi. Tā, otro dienu jau saulīte spīd. Svētdien vakarā lietus malca gāze, kad es braucu uz Fredrikstati. Vakar es biju Fredrikstatē, Sārsborgā, Sketmu Korsetā, Frognerā, un tad atpakaļ Līlesanda un Sīra, un šodien Brīne, un Stavanger, un atkal Brīne, un Kleps, un Kviamarka, un tagad. Kā mums to viss tas jau reku narcisītes zied, pilnā klapē. Šī tās, kas pat dzeltenajām ir kaut kas līdzīgs šajām te, nezinu pat te tās, kur vēl viens Nortempis kaut kāds. Tas rumānis skaļais, tā skaļi runā. Tā kaut kā mums te viss ir. Puskrāva Johaidī, tas gan baigi interesanti. Vakar gandrīz pilnu pielādēja, tur vēl varēja ielādēt, nezinu, kāds 9 palicis, var kaut 5 frīzus, 4 frīzus vēl varēja iemest. Galīgi nav kaut vairs vadāt, grūti pateikt, var jau būt. Laikam atpakaļ ir ko ņemt, tad, ja tur varēja vienā mašīnā sakrāmēt un aizvest, lai visi tur viena mašīna aiziet pārējie vienkārši sēž un neko nedara, saņem vienkārši algu. Vai tu viņiem šitā ir izdevīgāk, tu tur tā kā brauc, degvielu dedzini, visiem darbs. Var jau būt, ka viņi tā izdomājuši, ka tā ir labāk. Palēdīsim šito te, būsim laipni. Brauc, esi laipnis. 4 tilti Volviķim, kārtīgs modelis, bulīn. Ar to Palfingeru, labi, šito mēs nelaidīsim, tas ir distributors. Tas var pagaidīt. Tā, kur vējš nav, tur bija kāds 16 grādi silts, tur kāds vējš. Tad 11, 10, tā sīk, jau atkal tikai kaut ko uztaurēt viņiem vienmēr vajag. Pamodināt veco, kas ir aizgājis dienas dusu gulēt, uztaurēt, pamodināt visus. Kā, cik man tur degviela līdz Lindālē pietiks, vajadzēja pietikt, man jāsaka, lai visi to var, man ir pilnīgi viss tukšs. Refs ir tur arī pusbāka. Līdz Lindālē mēs aizbrauksim, un tur mēs saliesim naftu. Visus, tur tā foršo piebrauks reiz visus 3. AD Blue, autodīzeli un Refam dīzeli, tu sarkano lēto. Tā kaut ko. Labi, tā pagaidām. Metīšu mieru te visādām murgiem pasaules. Varbūt vēlāk kaut ko. Tāda mūsu tā tehnika te pa priekšu mokās. Kas pa platām riepām un batoni! Negrib kāds uzlikt priekšā smagajām. Batonus, kā tie saka, īstie driveri, batoni. Priekšā tur baigie dūmi griežās. Šī līka mēs tikšiem tam traktoram garām nenāk neviens pretī. Vai palaid mani garām. Mēs viņam garām. Šito ceļu varēja maķenīt platāk uztaisīt.
Uz kādu pusmetru varbūt. Tā viss. Kur tie dūmi palika? Vai tur veļās? Nu, kurienes tur veļās tie dūmi? Ko tur dedzina? Kas tur ir? Te jau navā. Šitām melnās jūras. Vai tā smuki dūmi griežās. Lanciņi zina, kas tie tādi tur griežās. Ko viņi tur svilina. Nu, šodien gan te to lastabīļu tik daudz, nu, pa nedēļu tik daudz nevar salasīties tik te. Kāds kalnu laikam aizdedzinājis kūlu veco. Te Norvēģijā drīkst dedzināt, tikai, nu, nenodedzina kaimiņam māju. Jo tur jābūt ar visiem šļūtenēm. Izskatās tiešām, ka tur kaut ko dedzinājuši ir, jo tas melns viss. Vai, blāņas milimetriem aizgājām ar šito johaidi. Man tur ir pa pusi, labi, ka batoni priekšā, saprotiet, savādā būtu ierauz grāveli. Nu, jā, tur ir aizdedz, kur liesmas iet. Tur viens svilina. Tur ir kaut kas vēl aizdedzies, man liekas. Tur tāds baigais skats. Viņš tur uz kreiso pusi, mēs viņam netiksim klāt, neredzēsim. Visas tās ērces nosvilina, vismaz nav viņu, kas tur pukstē, vai trusīši, zaķīši, nu kas viņi galīgi idioti sēž un gaida, ka viņas tur cep uz vietas, nu tāpatās viņi aizbēg prom. Bet visas ērces, viņas tur tiešām nosvilina un nodeg. Laika daudz mašīnu šodien nāk pa šito ceļu pretī. Interesanti, kāpēc. Jā, tur kūlu dedzina, tur viss kalns, tāds izdedz melns. Kārtīgi kāds piemets sērkociņu. Nodedzinās pēc tam, kur tas brauks. Taisnīgi griezīsies pa labi. Taisnīgi brauks. Kaut ko tur būvē, es braucu šodien garām, tur pat nevar iedomāties, ko viņi tur būvē. Kaut kādu baigot tur stābu. Vairākos stāvos betonu, četrkantīgu rauj augšā. Kas tur būs, nav ne jausmas. Labi, braucam mēs tālāk. Vēl jānostiep 54 minūtes un tā pauzēties. Tā priekšā arī šī tādi vanštēni mokās mums. Es pats redzu, ka jābrauc garām. Nē, nu katrs pareizi, lai minās vienīgi. Nu jā, lai minās. Sportot vajag. Mazākā varis saka aiznesās pretī. Ar tīku bīlu. Jā, tur baigi labi aizdedzinājuši to kalnu. Smuki tur teik. Tur varēja vēl redzēt, ka tur viņš tāds baigi. Kur tur tālumā sniegu vēl kalnā var redzēt. Jā, pēc tam tās aitas tur staigās visu vasaru par tiem kalniem. Viņam zālīte būs svaiga. Tur viss vecā kūla nodegusi. Tepat tie dūmi, kur ir atnākuši, tur ir brauc cauri pilnīgi jūto kūlas smaku, kad dedzināmā kaut kā vējš rutpūciņas šito pusi. Elpo dziļāk, kā šitie zvejnieki, es no rīta braucu, jau bija aizsoļuši edzeram tajā pusē. Mēģināt celt ārā zivi. Kur iekšā čaļiem patīk zvejot. Kas viņam te pa zivīm dzīvoši tās mazajos ezeriņos.
Te viņi bieži zvejo vispār starp citu, te ir tās fiske kartas vajag noteikti pirkt, un fiske plači te ir tie, kur tu var iet. Kaut ko jau valk ārā. Man nav ne jausmas, es tā kā zivju nenodarbojos zvejošanu, man tas absolūti, es nezinu, es vienreiz aizgāju pamētēt to spinningu, ko man tur Džeks iedeva, tur nekas neķērās, nāca atpakaļ pret to kalnu, es vēl tur iežālos kaut kādās rožu krūmos, es domāju, nafik būtu manas tas spinnings, tas bada kāds, es viņu būtu aizsies pat krūmos. Laika nosišana, bļāviens, kaut kur vilties, kaut ko tur stāvi, kaut ko tur mētā. Nē, nu katram ir savs cits, jo tur es nezinu, viņam, lai viņi tur rodi noēd, un nezinu, ko viņš tur priecīgs, kad ir pie tā ūdeņa, var pastāvēt kaut ko tur pazojot. Pilnīgi garām. Nē, tas nav mans. Tas nav mans. Tur pavazājos, aizvēju arī tur, nu te ir jāzina, laikam, tur arī jāzina, kur iet, kad iet. Tā kā man tur apnika mētāt to badakātu, es vienkārši pasauļojos. Pēc tam, kā vakarā vilkos atpakaļ, tad tur māmiņa ar 2 šmurguļiem kāpa laivā un brauca. Noteikti viņi zina, cikos vajag braukt zvejot, kas jādara, tā kā man tur ir tumša lieta. Man nē, tad es labāk arhitektūru aizēju paskatos pilsētā kaut kādu, nevis zvejot teju. Tie no rīta kaut ko ekskavātoru rakņājās, bija manuālās, ja kur kalnos vēl sniegs ir. Redziet, čalīši. Lejā ir silts, augšā sniegs. Tas baigi feini, baigi feini. Baigi patīk tā. Kad lejā zaļš un augšā sniegs kalnos. Tas tur atkal mēra savas ceļa zīmes.
manas pusdienas. Šitā tas Zviedrijā nopirku. Man tur vēl tādas pankūciņas siltās. Tūdē uzvārīšu turku tēju. Turcijā pirku. Uzliešu, lai ievalkās. Nu tā maz tās pusdienas. Saulīt spīd. Brīd smuks laiks ārā. Ezers, apskaties, kā ezers viss te notiek. Čau, čaļi. Nu tā. Labu apetīti man un jums, ja kāds ēd. Čau, tauta. 22. Ja? Aprilis. Bļāviens, stūri te vajag nolaist, ne? Tikko te sakrau frīzerīti. Jaunā nolikta Langangenā. Blīn. -25. Baigās mukā meitene atbraucinuši tādu ar to Volvo. Bļāviens. Blondīnīti. Siekals pilna mute. Te jauna noliktava Langangenā, tur netālu no kontrolplača. Iekšā -25 grādi. Tā, tad rekrutās rampas ir jums, lai jūs zinātu visi, ja kāds brauc. Un kur ir Kivī veikals, kur jums ir kontrolplats pa labi. Un te jāiet iekšā pa šito galu, kur tās durvis. Iet iekšā, pretī tu tā kā ēstu un uzreiz pa labi. Un tas ofisiņš, un caur turien arī iet arī lāgeri iekšā. Un tas apmērā tāpat kā buļļagalvā sazīmēts, kurā zonā jāņem ir tās paletes. Un apmēram tā. Nosaukt 45 minūtes lādēja. Nu, ja būtu garais truks, nē, galvenais, ja man bija aizmugurē kartupeļu 2 paletes, tas izlika ārā. Tu Kristians Zandā varēs sasalt, nu, viņi tu pa 45 minūtēm. Gan jau kaut kādu saliņu būs dabūjuši. Tā te ir, kā ir. Kā ir. Tā driveru dzīve. Piegādāt preci, sabojāt, apsaldēt, izkausēt, atkal sasaldēt. Un tā te. Tagad braucam uz Kristiansandu, izmetīsim tos kartupeļus, tad mēs uz Brīni. Tur mums 3 paletes iet tranzītā uz Bergenu un pārējais ir Kūpam rītā. Es domāju, ka es Brīnē arī palikšu. Bija iebrauc šodien tur tajā saucamajā, kā viņi sauc, termocentrālā, Larvikā. Nu, nevar ieslēgt savu elektrību, palaist reifu uz elektrību, rekur mūsu kontrolplats nestrādā šodien. Nevar palaist. Un tad Džeks vīrals tāds sirmu galvu tāds pats kā es. Viņš tāds gudris ir, starp citu. Viņš man tur čakarēs, pielika komputeru, ko pārprogrammē, visu saprogrammē. Tagad tā vienkāršāk. Tās 3 pogas un pārslēdzās uz elektribu. Tā, tur čakarējies. Es tur, visi tur, jā, kas tur ko nepārslēg, atnāk, mēģina slēgt, nu nevienam nekas nesanāk. Cerams, ka tas tagad man viss aizies. Te tā viss tiek būvēts ceļš jauns, jauni tilti, jauni bāņi. Šodien, kur es biju Larvika Asko izkrauju, tad es izkrauju Sandefjordā, Flatlandu, tad es Aso Stokē izkrauju Matbolsenā gaļu. Tad es tepat Stokē blakām paņēmu saldēt, tad es atbraucu atkal uz Larviku, tur Buļļagalvā. Tur frīzi iekraut, tad es aizbraucu uz Matcentrālen. Tur es paņēmu 2 kartupeļus un tagad šī noliktavā. Tā, viss skaidrs, labi pietiek, tad telefonu turēt rokā, savādāk būs rektungs. Nopietni, zeku jaunie tilti būvējās pāri. Un viss būs cool. Čau pagaidām. Tā, šodien, kas mums 22. aprils, rekur ir +20 grādi. Taškentā vietējā. Nu, čau visiem, ceturtdienā, 23. Aprilī. Nu, Stavangerā viss jau zaļo, dzelteni un kociņi zied un kaut kādi oranži un vēl kaut kādi, es nezinu, tie kaut kādas ķirši, plūmas, valnciņi, zinu, smuki. Viss jau tāds zaļš un krūmi ar zaļi. Tikko izkrauju Kūpā frīzu.
Tagad braucu atpakaļ uz Brīni, tur no rīta arī sāku. Vakar man saregulē to refu, lai es varu uz elektrību pārslēgties normāli. Vakar pieslēdzos pie strāvas. To feinu momentā pārslēdzās. Un visu naktu uz elektrību gāja, nebija jāmokās tur. Jā, man jau, es īpaši nepardzīvu rūts, viņš tur aizmgalā, viņš rūts, man viņš netraucē. Tur, zini, ir vārguļi, kuri nevar pagulēt, viņam tampaks ausīs jābāž un nezinu. Tad, lai guļ mājā pie sievas, nav ko vazāties pa trasi. Kā Noris saka, nav ko vazāties pa trasi. Tā kā viens arī es tur apstājos tādā garā kabatā pirms Lārvikas aizvakar. Tur viens no transporta servisa stāv, viens uz priekšu nobrauc, viens piebrauc no Pentagona. Kaut ko tur bļaum pa logu, es izkāpu ārā, ko vajag. Viņš saka, pauzi taisi. Es teicu, nē, iešu gulēt. O tev tas refs rūks? Es teicu, jā. Nu labi, tā viņš tā ar labu nakti HD un aizbrauc, vai laikam nevar ciest tos trokšus. Nezinu, kur tev jānolda, un tu vari gulēt bāņa mājā, tādī smagās tāpatās, tev tur iet garām trokšņi ir, un es tā nesaprotu. Nu labi, cik katrs visādi tie cilvēki. Tagad jābrauc atpakaļ uz Brīni, jāsapaņem 66 saldētās paletes, nezinu ar ko, un jānicas uz Ieskēm. 10 vakarā ir jānokraujās. Nu nezinu, kā man tas viss izdosies. Viņi tā kā saplānot nevar saulaicīgi, ja viņi būtu plānojuši vakar pateikuši, es būtu braucis uz Kūpu. No rīta sāc no Kūpa, un jo man Brīni arī vajadzēja izmest tranzītam uz Bergenu, kas iet 3 palicis. Es būtu aizbraucis, tur tagad viņas izmets un uzreiz sakraus atpakaļ. Jo es domāju, nu labi, viņi jau, kā jau vienmēr kaut kāds kravas iedod no šitā gala, tad es vakar aizbraucu uz to Brīni. Tur es izkrauju, paliku pa nakti un tā forškās visas dušas, visas lietas. Viņš man atraksta, nē, Sanders ar šodien kravu dos. Paskatos, atnāk aplikācija darbs uz Ieskēm, nu skaidrs, tad uz 9 izkustējos, tagad jau bez 20:10 braucam atpakaļ. Nu, te jau rēķina arī aizskrien vairāk pa pusstundu, kamēr atbrauc šejieni, tejieni, šejieni, tagad jānesās atpakaļ. Kā būvē te visu kaut ko būvē. Maz drusciņi jūs jautrāk varat pabraukt. Kam jūs tādas mašīnas tur tādi, nu labi, Opels ir Opels, bet tur citi Audi un tie elektroblusus, kas tur 2 sekundēs līdz Rīmī var uzraut, kaut ko pūkšķina. Nu, nopērkiet, es nezinu vispār, velosipēdu ātrāk var aizbraukt. Jā, būvē te visu pārbūvē ļoti labi. Visi, ka tu tālumā, visi jau krūmi zaļi, koki liela reku zaļi. Jā, bet sestdien jau vairs, vakar bija 21 grāds, kaut kur pat stāvot 22, braucot bija 21. Un skatījos laika apstākļus, mājā jau būs sestdien 14, svētdien vairs tik 10 pa dienu. Nu, kā brīvdienas tā augsts. Kā tev darbā, tāda ir normāla laika apstākļi silts. Labi, mēs braucam, strādājam, tad pagaidām čau visiem veiksmīgu dienu. O, te jau skatos pienenes, gan ceļmalu zied. Dažās vietās te jau bija pienenes saziedējuši. Cik tad tagad mums ir? Nekas silts nav, +9. Nē, feini. Ļoti labi. Tā kā te visi tie vērsiņi jau zaļi reku. Labā pusē viņi jau visi zaļi. Bet nedēļas vispār viss jau būs zaļš. Ja šitāds siltums vēl te pāris dienas, tad viss būs baigi zaļais. Nu, pārliecināsimies. Šitās dzeltenās bija. Brīn, kā viņi saucās? Narcis. Bet tur, narcis, es varbūt pārskatījos. Kāpēc man likās, ka tur bija pienenes? Te visas narcises. Var jau būt, kas tur pārskatījos. No rīta ēda brokas, uzlic tur kaut kāds Latvijā braucoši, tur uz Šķeldu vadāja pa Liepājas ostu. Mums laikam 3 jau 4 darbā jau. Viņš tur brauc, saka, reku policisti guļ.
labāk, lai guļa neliek sodus. Pasakiet man jūs cilvēki, kāpēc, lai jūs liktu sodus uz kādu pamatu, jūs tur visu pārkāpiet, tās ir jūs esat vainīgi, ne jau policisti. Ja tu brauc godīgi, tev viss ir kārtīgi, no kā tur baidīties, nesaprotu. Tāpēc, ka es esmu paklausījies tur tādu, zini, ka saka, oi, Polijā iebrauc, tev jādod naudas maks. Nu, tas bija sen jau. Es saku, cik tu reiz es atnesu naudu? Es neesmu brauc, bet tā runā, klausieties, es braucu senos laikos ļoti daudz ar Poliju. Man pāris reizes pa ātrumu uzķeruši vēl pa kaut ko. To, kur es pats pārsniedzu. Bet tā, lai tev sietos klāt, tā kā jūs pasniedzat, ka tur ierauga transporta inspekciju un jābeig pa krūmiem. Man ir apstādījis transporta inspekcija Polijā. Neviens neko nav piesējis, tev viss ir kārtībā. Ja jūs tur brauciet ar saviem 3 čipiem pa kreisot, dabīgi, ka jūs tur pārbijušies un tā vainojat visus viņus. Jūs brauciet godīgi, strādājat normāli, par ko ir jāuztraucās, tāpat kā te kontrolplots strādā, lai viņš strādā, nu tev viss ir kārtībā, ko pārdzīvot, iebrauc, nosvēries, aizbrauci. Ierauga, vai, nu jābeig mežā, jālaižās lapās, paši sūdus taisa un tad vaino, reku tie menti, kādi menti? Ko jūs tur visiem saviem krieviem leciet pakaļ? Menti, visu pārvākoši tos krievu valodas. Pat filmā dāvam vientuļai sievietēs, ka dūzene, pogainie. Es atceros, ka mums nebija tādi menti, mums bija dūzene, tur pogainie. Nu šitā mēs saucam, kruķi, šitiem menti, man, zin, tā latviešu valoda ir interesanti īstenībā. Reku stāv menti, nu lai viņi stāv, kas tev viņš tev, uzreiz naudu atņem, ja tev viss ir kārtībā, ko pārdzīvot, pārkāp pats vainīgs. Es arī esmu uzrāvies tev uz ātrumu, nu, ko tu man viņus tagad lamāt? Tu pats esi vainīgs, ko skrēji. Tur zīme 70, es aiznesos 80 pāri, nu, sodu uzmauc, pats vainīgs, nebūs. Un tā arī, bišķi pabrauc ātrāk, es laiku vairāk padirs. Es būtu brauc tos 70, es būtu aizbrauc garām, būtu tālāk ticis, kā viņi saka. Un viss, nu, es tur uz viņiem es par to nedusmojos. Es saprotu, tā Krievi, tur, kad tev sējas klāt vienkārši ne par ko, ka tikai lai naudu paņem, tā ir cita lieta. Bet te taču neviens tev nesienās, ne tādā Polijā, ne tādā Latvijā, par ko viņš tev siesies klāt, ja tev viss ir kārtībā, ja tu neko nepārkāp. Bet nu tur tā pasniedz, zin, kā ieroga policiju Latvijā, tā tad tev uzreiz noteikti viņš metīsies zem riteņiem un uzreiz jau atņems tev naudu. Nu kaut kāds bullshits, ne? Tā nav. Var jau būt, ka es te nepareizi spriežu. Es neaizstāvu nekādus policistus, ne tos šoferus neaizstāvu. Nu visāda kategorija. Katrs dara savu darbu, lai tas policists strādā. Ko viņš tur sēž arī ofisā, jeb kafejnīcā, ēd bulciņus, nu lai reku tupus ceļa. Kaut vēl lietas līdz, lai tup un ķer visus uz ātrumu. Brauciet jūs godīgi. Protams, ka man jau arī nepatīk vilkties, bet nu es cenšos ievērot to visu. Un ja man nosodu, es nevainoju viņus, jo pats esmu vainīgs pie tā. Lūk, kur ir pienenes. Labā pusē, vesā rinda ar pienenēm dzeltenā. Labi. Ejam uz pozitīvo, Aldi, ejam uz pozitīvo. Kas tur bija jādzer no rīta? Atkal aizmirsu.